Šī prezentācija paredzēta CIA investors grāmatvedības klientiem, kuriem ir iespēja aplūkot savus grāmatvedības dokumentus mFiles sistēmā. Tad mFiles sistēma ir digitāla arhīvu sistēma, kurā glabājās visi grāmatvedības un citi dokumenti, kuri tiek iesniegti CIA investors no klientu puses. Tad pirmais ir jāinstalē savā datorā mFiles sistēma. Kad tas ir izdarīts, uzsākt darbu ar sistēmu ir ļoti vienkārši. Ejam iekšā Windows Explorerī vai arī Windows XP, kur ir My Computer. Un mums ir pieejami vairāki diski, tā skaitā lokālais disks, šajā gadījumā disks C, un viens no pieejamiem diskiem būs mFiles disks. Tas ir nevis disks, bet drīzāk virtuāla pieeja, kura konkrētajā gadījumā uz manu datoru dod iespēju pieslēgties 7 dažādām glabātnēm. Pamatām klientiem būs pieejama tikai viena no šīm, un tā saucās Accounting, kurā glabājās visi grāmatvedības dokumentu arhīvus. Tad, ja mēs spiežam, pašā sākumā mums tiek prasīta parolīte, ko mēs ievadam. Ieejam iekšā, un šeit pamatā ir redzams divas lielākas sadaļas. Kopējie skatījumi, folder veida struktūras, sauksim tos pa folderīšiem, kurus ir definējis sistēmas administrators un kurus lietotājs nevar mainīt. Tādēļ arī viņi saucās Common Views, jeb kopējie skatījumi, kurus redz arī citi mFiles sistēmas lietotāji. Tad ir arī Other Views, satura sistēmas folderīšu, piemēram, Recently Accessed by Me satura failus, kuriem mēs esam nesen piekļuvuši, un mēs varam vēlreiz viegli viņus atrast. mFiles sistēma dod iespēju ne tikai glabāt dokumentus, bet arī veikt ar šiem dokumentiem dažādas darbības, tā skaitā lūgt veikt darbības citiem mFiles sistēmas lietotājs. Piemēram, ir iespēja uzdot grāmatvedim uzdevumu, vai arī saņemt no grāmatveža uzdevumu iesniegt kaut kādu konkrētu informāciju. Šādi te uzdevumi parādīsies sadaļā Assign to me. Šajā gadījumā viņš ir tukšs. Iespēja izveidot jaunu uzdevumu ir šeit. Tātad spiežot uz, ja mēs redzam New, tātad jauns uzdevums, mēs varam nosaukt uzdevumu testa uzdevums. Datubāze ir viens no parametriem, tātad šajā gadījumā tas ir auto. Mēs sākam lūgums nekavējoši iesniegt dokumentus par iepriekšējo mēnesi. Un galvenais ir jānorāda šeit, tad mēs norādām konkrētu cilvēku, kuram tad šī informācija būtu jānosniedz. Un var arī uzlikt deadline, jeb termiņu. Spiežot OK, šis te uzdevums tiks reģistrēts, un attiecīgais cilvēks saņems uz savu e-mailu uzaicinājumu, tātad ieiet mFiles sistēmā un izpildīt uzdevumu. Šajā gadījumā mēs uzdevumu nesklabājam. Sistēmā mFiles ir izveidots intuitīvs lietotāju interfejs. Ja mēs kaut ko meklējam, tad mēs vienkārši skatāmies, kur tas aptuveni varētu būt, un ejam tālāk dokumentu hierarhijas līmenī. Piemēram, ja mēs gribam atrast kādu rēķinu, mēs varam spiest uz grāmatvedības. Ja, te skatāmies, te mums ir algas, un ir darba laika tabeles, un ir nodokļu izdruks, un kas tik te nav. Varam spiest rēķini, datubāzi. Piemēram, ja mēs gribam atrast kādu pagājušā gada decembra rēķinu, šeit mēs redzam visus partnerus, ar kuriem attiecīgajiem klientam ir bijuši darījumi 2011. gada decembrī. Piemēram, šeit šāds te uzņēmums. Ir viens rēķins šeit. Mēs viņu varam atvērt dubult klikšķinot uz attiecīgā rēķina, lūk, viņš šeit ir, vai arī jebkurā vietā šeit baltajā zonā, spiežot labo taustiņu, spiežot display mode, Show Viewer, labajā pusē mums parādās priekšapskats loks, kur mēs varam redzēt arī šo rēķinu. mFiles sistēma ir būtiski atšķirīga no Windows sistēmas. Windows sistēmā mēs izvēlamies konkrētu folderu vai izveidojam folderu un tajā saglabājam dokumentu, un tad tur viņš arī ir atrodams. Savukārt mFiles sistēmā visi dokumenti glabājās vienā tādā lielā kopumā, un sadalījums pa šiem šietamajiem folderiem, ko mēs redzējām arī sākumā, ir balstīts uz parametriem, kas tiek piešķirti katram dokumentam. Neviens dokuments, arī šis te vienkāršais PDF fails, mFiles sistēmā netiek saglabāts bez parametriem. Tātad katram dokumentam ir piesaistīta tā sauktā metadata kartīte vai parametru kartīte. Metadata tas ir tāds īpatnējs termins, noņemsim šeit nost viewer, lai mums vieglāk skatīties, kurš ir ieviests pakaļ pieņemtajā arhīvu likumā,
Un, principā, tas neko citu nenozīmē kā parametru. Tātad katram dokumentu veidam, un šajā gadījumā mēs runājam par rēķiniem, ir definēts, kas ir raksturīgs šim te konkrētiem dokumentu veidam. Piemēram, ļoti daudz parametru ir rēķiniem. Tātad te gan apmaksas termiņš, gan valūta, gan kopsumma, gan partners, gan dokumentu datums, gan PVN likme. Dažāda informācija, kas ir saistīta ar šo te dokumentu. Tajā pat laikā, ja mēs aizējam uz, piemēram, avans norēķiniem, tad avans norēķiniem ir raksturīgi un tiek piešķirt daudz mazāk parametru. Tikai datu bāze, konkrētais darbinieks un dokumentu datums. Šeit mēs redzam vēl vienu interesantu īpatnību MFL sistēmā, ka avans norēķins sastāvēt nevis tikai no viena PDF dokumenta, bet no vairākiem dokumentiem. Tie var būt PDFi, Exceli, e-maili un tā tālāk un tā joprojām. Šis ir tā sauktais multifile dokuments, kas atspoguļojas MFL sistēmā kā savu veidu mapīti, kur var šeit ar šo taurentiņu atvērt, un var redzēt, ka mums ir vairāki dokumenti vai vairāki faili, kas veido šo vienoto dokumentu MFL sistēmā. Lūk, mēs viņu atveram, tad mēs ieraugam kaut kādu pavadzīmi, mēs ieraugam čeku. Tad, ja mēs kādreiz kaut ko gribam uzreiz mēs varam iet MFL sistēmā, un to mēs varam izdarīt no jebkuras vietas pasaulē. Gadījumā, ja mēs esam nomaldījušies MFL sistēmā un gribam atgriezties sākuma posmā, mēs spiežam vienkārši podziņu rūt. Lūk, tagad pieņemsim, ka mēs nezinām, kur meklēt attiecīgo dokumentu, bet mēs zinām, ka viņš attiecās uz darbinieku Arti. Tad mēs viņu arī meklējam. Šeit mēs redzam, ka tiek parādīti 50 dokumenti. Kopsumā dokumentu skaits ir 239. Varam, protams, mēs te dažādā veidā sortēt, pēc vārda, pēc klases un tā tālāk. Tad pēc klases apskatīsimies, kā tas izskatās, klasiski dokumentu veids. Tā ir darba laika tabela, piemēram, tā ir bankas izdruka, tas ir avans norēķins un tā tālāk. Tālāk mēs varam atvērt Advanced Search, jeb paplašināto meklēšanu, un izvēlēties, piemēram, tikai vienu konkrētu klasi. Tad klase MFL sistēmā nozīmē dokumentu veidu. Un izvēlamies avans norēķinus. Lūk, mums sistēma jau sašaurina šo te meklējumu loku līdz 28 dokumentiem. Tālāk mēs gribam redzēt dokumentus, kuri ir tikai attiecās šogad. Tātad mēs sakam, ka dokumentu datumam ir jābūt pēc, un šeit mēs norādām 11. gada decembra beigas, respektīvi gada beigas, tad dokumentu datums, kas būs vēlāks par gada beigām, respektīvi meklējam. Un šeit, lūk, mēs redzam 4 avans norēķinus, gan par janvāru, gan par februāru, gan par martu, gan par aprīli. Lietošana ir ļoti ērta. Vairāk nav jāzvana savam grāmatvedim, nav jāmeklē. Mēs varam savā režīmā, jebkurā dienas laikā piekļūt jebkuram dokumentam, kurš ir iesniegts grāmatvedī.